Baigā miskas bija doma savāk, bet, nu, šodien baigi nesanāks vairāk tā laika darboties. Aizieķēju kanalizāciju, nē, bet vantstāv ventilāciju. Šodien tūlījās braukšu pakaļ podam un dušas krānam, un tad mēģināšu sarunāt Džeku, kurš var atskriet savilkt. Džeks, kas vilku šito, prasīja 180 eiro. Nu, man liekas daudz. Principā jāievelk te līdz dušai, un dušā jāielaiž sienā uz virtuvi, un te uz vannas istabu, uz veļas mašīnu un izlietnei. 180 eiro, nu nezinu. Mums tādas ir cenas, pazvanīšu citiem, plus vēl šodien zvanīšu elektrības skapim, elektriķim. Paskatīties, kurš var atskriet, izstāstīt, kā man vadus savilkt. Nu tā, lēnām, bet iet uz priekšu. Tātad rekur es jau, šis labāk būs, ar fleksi izzāģēju caurumu, nogruntēju, ieliku jau vadu. Vakardien rekur ieliku rozetes, ir jau iecietējis. Šodien, droši vien šodien, rītdien varēšu aizsmērēt ciet, un pirmais vārds, tā teikt, būs ievilkts. Tā pagaidām izstāst. Atstāju diezgan ar rezervi, nu, cerams, būs labi. Te būs, ko viņš tā raustās? Tā. Te būs vannas istabā elektriskais dvieļžāvētājs. Viss, kas iet iekšā profilos, es lieku gofrās. Mazums tur kaut kas, te kaut kādi atgriezumi. Ieliku koka brusas, jo rekur dvieļu žāvētājs terma zigzag, nu, viņš tāds diezgan pasmaks ir. Tāpēc ieliku brusas, te skrūvēsies klāt dvieļu žāvētājs, un patiesībā baigi labi, jo izēģēja brusā caurumu, tieši gofrai, viņi tur čotka stāv, vispār nekustās. Tāpēc otrā pusē, es domāju, arī te likšu divas koka brusas un slēdzim istabai un pārslēdzim koridorī. Arī laidīšu caur brusām. Sākumā bija doma viņus te stūrītī ielikt. Nu, tālūk, šī tik tālu ir. Tāds updētiņš, zinu, ka baigi bieži neupdētoju, bet es atbraucu, vienkārši sāku strādāt, un pabeidzu strādāt, reāli filmēt negribās visu putekļos. Ielikšu bildi, kā izstījās, tā, kad es ar fleksu zāģēju tos caurumsienā. Tas bija pilnīgs neko vispār nevarēja redzēt, šitādu attālumā roku nevarēja redzēt. Jo sākumā es mēģināju puteksūcēju, vienā rokā puteksūcēs, otrā rokā flekses. Nu, viņš kaut ko sasūc, bet tur vienalga lielākā daļa iet garām. Tad beigās es vienkārši uzliku, nopirku peldbrilles, masku. Peldbrilles jau uzliekot parastās brilles svīst ciet. Un sākumā, bet nu, po pusi vadi jau man ir sazāģēta, tad būs tad vēl viena putekļānā diena un ar to tā kā tad būs viss. Nu tā viņš šitien izstās. Nu sveiki! Bijusi baigā pauze, neesmu te bijis 2 mēneši gandrīz sanāk. Pat neatceros, kur vispār paliku, kas vispār te notikās, jo sanāca tā, kad iesākās jaunais gads janvāris. Es te atbraucu vadus savilkt, un tā, karoči, aizbraucu ceļojumā uz kalniem slēpot, un atbraucu apkārt uz Latviju un pats pārvācos citu dzīvokli, un tur gribējās izremontēt, tā man darbi nenormāli daudz sakrit, karoči, principā tā arī ir janvāra vidū, es te pēdējo reizi biju. Tagad ir 13. marts. Nu, kur es paliku, es nezinu. Šodien ir pirmdiena, piekdiena bija atbraucis elektriķis, kurš vilks no kārtņdalpas iekšā visu jaunu vadu kastes, visu drošinātājus. Viņš prastījās, kā es esmu saviltis vadus, vai visi pareizi, nav te kaut kādas lielās zaparas. Vadus vilku. Tā, pirmām kārtām šitās te līnijas es zāģēju ar fleksi, putekļi ir. Te man ir, nu tā patroni, kas izurbt rozetītēm var, bet lielākā daļa man jau ir saurupta. Te ir, kur virtuvē, 3 rozetītes, viss tā smuki iekšā, kaut ko mošku šodien jau aizieķēšu, kaut kādas ciet. Te sākumā nepareizi šī pusē iurbu, jo te ir virtuve, te ir paredzēts leduskapis. Un Džeki, kas tie liek virtuve, atnāca pateica, ka nevajadzētu rozetē būt zem leduskapņā, vajadzētu būt mazliet viņās pa labi, tu man nācās te laist, aiziet
kontakti līdz nosūcējam rozetei un apakšā lodskapim rozeti. Un otrs biezais vats 3x4 kapara monolīts, kā elektriķis teica obligāti. Tas ir plītī un krāsnī. Plītī un krāsnī viens vats, jo mums būs divu riņķu plītis, tā kā tur pietiks. Tātad tā. Nu, te man ir savilkti vadi, kas ir virtuves rozetes, slēdži, vannas istabas rozetes dvieļu žāvētājiem. Man liekas, ka šitos nemaz neesmu uzfilmējis, kā mums savilka visu ūdeni. Tā. Posts ir pielikts, viss čotka. Te var tuliņās sākt taisīt visu ciet, karkasu no profiliem. Te aiztaisīt ciet, sabāst vāti, jo baigi nāk skaņa, ka kaimiņi noliež ūdeni. Te aiziet rekur uz dušu, tālāk aiziet uz virtuves izlietni un vannas istabas izlietne plus veļas mašīna. Nu tā. Reku šeit ventilācijai arī esmu jau sataisījis to nosūcēju trubu. Tā, nu šodien plāns, karoči tāds. Man šito kasti jānoņem nost. Bišķi bīstam ir, jo tur viss tā uz puņķiem ir, nezinu, kādam telpā droši vien atslēgšu vispār dzīvoklim elektrību, piesiešu viņu kaut kā te, jo man elektrību vajadzēja, jo man vajadzēs miksēt. Kaut gan šodien es varu uzmiksēt, uzliekot vadulas ar roku arī, tur baigi daudz nevajag. Un tā plāns ir šodien uzlikt vadulas, te pēdējai sienai, un rītdien, tā ir, ka noliež ūdeni. Un rītdien atbraukt apmest šitās sienas. Jo tā, kad būs te jau piežūs un viss normāli, tad Džeks atnāks, saslēgs visu kopā, visus šos vadus. Tā. Nu jā, un tad ir rekur te, jāsāk šūt ciets, jo man te ir vēl paredzēta rozeta un vēl viens vats iet uz turienu. Bet es viņu nevaru pieslēgt, jo man ir tur apakšā jābūt rozetē. Un tas viss reģips, tas stāv baigi vietu aizņem, visu to paņems, uzliks uz kasti. Un jau uzreiz te atbrīvosies, palodas izlidināšu ārā, vāte aizies, sabāzīsies sienā, dušai padomu tur pašās beigās liksim. Bet, nu jā, kruči, neesmu bijis, sākšu kaut ko šodien palēnām darboties, bišķi jāatcerās, kur palika, kas par notiek. Kā elektrības vadus liku, pieskrūvēju, tādus plasmasiņus, un tad savilcējiem pievilku un taisīju smuki, lai iet pa līnijām, bišķītiņās, tā, lai labi. Kur ir viss, kas ir iekšā sienā, ir gofrā. Te es nopirku tādu speciālo vadu stiprinājumu, kur vairāk vadu tā kā saspraužās. Te viņi aiziet. Tā. Tur, kur iet pāri profiliem, tur es tā kā iegriezu, pielocīju, sataisīju. Šitā te. Nu jā, kas vēl? Nu neko, jāsāk strādāt, te jau redzēs, kā šodien es kaut ko bišķi paknipsināšos.